Sveicienu jums šeit no studijas Ventspilī, sveicienu visā Latvijā. Kopā ar jums Gonda Porniece. 2021. gadā Latvijas izglītības ministrija nāca klajā ar iniciatīvu un ierosināja katrā Latvijas pašvaldībā ieviest izglītības koordinātoru pieaugušajiem, izveidojot Vislatvijas koordinātoru tīklu. Šo gadu garumā turpinās koordinātori rīkot pasākumu pieaugušajiem, kuru laikā tika veidoti metodiski materiāli un notiek semināri Latvijas reģionos. Pagājušajā nedēļā 35 koordinātori no visas Latvijas sapulcējās Ventspilī 2 dienu seminārā, lai dalītos pieredzē un nostiprinātu sadarbību. Ventspilī strādā komanda. Tas ir viennozīmīgi, to mēs sapratām. Mums ir arī, mēs aizsūtījām uz visiem pieaugušu izglītības koordinatoriem tādu aprakstu, kas notiek Ventspilī. Tas ir uz 8 lapām, gan par kopkatalogu, gan arī par šo sadarbības tīklu, kā visas iestādes un sadarbojas. Un tā ir tiešām tik vērtīga pieredze, ka tiešām arī pieaugušu izglītības koordinatori devās šajā braucienā. Un es domāju, tas gūms ir mums ļoti liels. Arī esam braukuši uz Igauniju un brauksim uz Lietuvu, pieaugušu izglītības koordinatori mēs. Un igauņi brauc pie mums un arī viņi saskata mūsu sistēmā ļoti daudz lietas, ko viņi varētu mācīties. Bet vispār šāds pieaugušu izglītības koordinatoru tīkls, mums Latvijas pieaugušu izglītības koordinatoru tīkls, tas ir vispār unikāls Eiropā. Citām valstīm tā ir mūsu iniciatīva. Semināra atklāšana noritēja koncertzālē Latvija, Green Room, kur Ventspils mūzikas skolas direktors izstāstīja par mūzikas vidusskolas pedagogu profesionālo pilnveidi un par kultūras izglītības nepieciešamību. Savukārt mūzikas bibliotēkas vadība padalījās ar šāds bibliotēkas pieredzi un par nepieciešamību izglītībā. Pēc tam viesi devās uz Gāliņciem bibliotēku, Ventspils tehnikumu, lai iepazītos ar kārtējo vērtīgo pieredzi. Pieaugušo izglītības koordinatori, braucot uz citām pašvaldībām, var iegūt pieredzi, kā citi risina problēmas vai kādu labo pieredzi, kā viņiem tas ir izdevies, kādiem ceļiem, kādiem veidiem, un ieviest arī savā pašvaldībā. Braucot uz šejien, es jau papētīju, ko es vēlos zināt, un tas bija konkrēti šī Ventspils platforma, kur iedzīvotāji tiek informēti par pieaugušo izglītības iespējām. Tas man tāds sapnis Daugavpilī izveidot, un vakardien tehnikumā mēs paskatījāmies, kā notiek skolēnu apmācība, un arī bibliotēkā bijām. Tā kā Daugavpilī arī ir neredzīgo biedrības bibliotēka, tad, protams, man ir viens no mazajiem sapnīšiem veidot šo pieaugušo izglītotāju pieredzes apmaiņas braucienu no Daugavpils arī uz Ventspili. Mani ļoti pozitīvi iedvesmo tas, ka es apskatījos, cik Ventspilī un Ventspils novadā ir kopā iedzīvotāji, kas ir salīdzinoši ar Pierīgu ļoti mazs skaits, bet cik plaši jūs spējat aptvert dažādas jomas. Un esmu atradusi arī to sāli, ka, kā jau arī teica tehnikuma vadītāja, ka jūs nevis konkurējat, bet sadarbojaties, un katrai iestādē ir tā sava odziņa. Līdz ar to jūs nekonkurējat par klientiem, kas jums arī palīdz to visu uzturēt tik labā līmenī. Es redzu personīgi, ka tas, kas notiek pieaugušo izglītībā šeit, tas ir pietiekošs resurs, lai iedzīvotāji varētu virzīties uz priekšu, un tas ir arī milzīgs atbalsts iedzīvotājiem, lai pilnveidotos, lai augtu, lai sasniegtu savus mērķus. Absolūti iedvesmojoši bija jūsu biblioteka muzikālā, kas man šķita tāds resurs un kas ir pieejams visām paudzēm un rīks, kas ir starp paudžu sadarbības veicināšanai un kopā mācīties varam, kopā darīt varam un kopā varam augt. Pieaugušo mūža izglītība ir kā peldēt pret straumi, un ja tu apstājies, tad tev vai nu nes atpakaļ, vai tu vienkārši noslīgst. Vislielākais iegūms noteikti ir šī tikšanās, šīs sarunas gan oficiāli, gan neformāli, jo cilvēki viens otru iedvesmo. Viens otram ar lepnumu stāsta par kaut kādiem saviem lielākiem vai mazākiem sasniegumiem. Un kā jau es teicu, arī, kad bija jāstāsta, kas tad mēs esam un ko mēs darām, Kurzemes plānošanas reģions jau 2. gadu sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām organizē pieaugušo izglītības dienas Kurzemē. Un iniciatīva ir nākusi no Liepājas pašvaldības, no Agneses Lejnietes. Bet es teiktu tā, ka tā ir tāda viena iniciatīva, kas noteikti ir dzimusi, ideja ir dzimusi, tāpēc, ka mēs klausamies, kur ko kāds dara.
Otrā semināra diena tika organizēta nemazāk piepildīta. Apmācība turpinājās lekcijās un arī pie kafijas, kur varēja uzklausīt jaunas idejas un atrast neparastas pieejas pieaugušo izglītībā. Koordinātori no visas Latvijas apmeklē arī Zinātnes centru Vīzium un Ventspils augstskolu, kur iepazinās ar mūsdienīgām iespējām izglītībā un inovatīvām metodēm apmācībā. Ap 11. Un laba ziņas no pansionāta Selga. Jau pēc pāris mēnešiem lietošanai tiks nodotas vairākas paaugstināta komforta istabas, kas palīdzēs samazināt rindu uz šo aprūpes centru. Par visvairāk nākamajā sižetā. Ventspils pansionātā Selga 4. stāvā notiek vērienīgi remontdarbi. Iepriekš šeit atradās bērnu nams, taču pēc tā pārcelšanās uz jaunām telpām atbrīvotā platība tika nodota pansionāta vajadzībām. Šīs telpas tiks pārveidotas līdz nepazīšanai, tiks iekārtotas modernas paaugstināta komforta dzīvojamās istabas, īpašu uzmanību pievēršot ērtu apstākļu radīšanai nākamajiem iemītniekiem. Pieprasījums pēc pakalpojuma aug. Un, protams, ka mēs vienmēr esam zinājuši, ka te būs arī jauna aprūpes nodaļa, arī senioriem vai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un tad tas sapnis pamazām īstenojas, un šeit būs augšā jauna aprūpes nodaļa. Ar jaunām telpām, aprīkojumu, un lai personām būtu ērtāk un mājīgāk, un vidi būtu pieejamāk, un viņi būtu par vienam istabiņām vai par diviem, kā paši vēlas. Šajā stāvā tiks ierīkots vairākas sanitārās telpas. Kopīgi ēdamzālē ir iespēja gatavot pašiem, kā arī plaša atpūtas telpa. Iemītnieki varēs pavadīt laiku kopā, rīkot brīvā laika aktivitātes un vienkārši socializēties. Tiks izveidots arī atsevišķs kabinets fizioterapeitam vai ergoterapeitam. Mums notiek iepirkums pašreiz. Visās istabās būs funkcionālās gultas, skapi, galdi, krēsli, ergonomiski naktskapīši, ko var transformēt par galdiņiem, ko pie gultas var pielikt. Tā kā ir, tā kā cilvēkam, viņš ar funkcionāliem traucējumiem ir patstāvīgs. Un viss inventārs ir jauns. Katrā istabā būs televizors, trauksmes poga un pieeja internetam. Remontdarba pasūtītājs ir pašvaldības jau Ventspils nekustamie īpašumu, bet tiesības veikt darbus konkursā ieguva firma Tikem. Mēs ilgi vērtējām, ko un kā darīt, un šeit ir ņemta vērā tās esošās telpas un maksimāli pielāgotas mūsdienu prasībām. Ja? Tad mums ir izlīdzinātas grīdas, lai būtu vidas pieejamība, lai visās telpās ir viens grīdas līmenis. Tiek pārbūvēti toaletes telpas un dušas telpas, lai būtu ērtāk pieejams visām istabiņām, ir paplatinātas durvis, lai varētu ērti ar ratiņkrēslos cilvēku arī iekļūt telpās. Atsevišķas telpas ir pārplānotas. Piemēram, ir apvienotas istabas, lai izveidotu plašus divvietīgus numurus. Statistika liecina, ka lielākā daļa klientu izvēlās tieši divvietīgus numurus. Tāpat tiek mainītas komunikācijas, elektroinstalācija un ūdensvadi, lai katrā istabā varētu uzstādīt izlietni. Grīdas segums būs linolejs dažādos toņos, lai mazliet arī istabiņas atšķirtos viena no otras, kas arī ir ērts cilvēkiem. Teiksim, iegaumēt krāsas, vai tos rakstus. Tā kā būs ļoti tāda, es domāju, patīkama skaista vidi šeit. Šobrīd pansionāts ir paredzēts 140 klientiem, bet pēc jaunā korpusa nodošanas eksploatācijā šeit būs 163 vietas. Papildu 23 vietas palīdzēs mazināt ilgadējo rindu, jo pakalpojumu pieprasījums vienmēr ir pārsniedzis piedāvājumu. Jau šobrīd tiek saņemts pieteikumu anketas par dzīvošanu jaunajās telpās. Ir rinda. Es nepateikšu tos, jo viņi mainās tie skaitļi, jo sociālais dienas, kurš arī ievieto Ventspils iedzīvotājs, viņi ir steidzamības kārtā, un tad ir jāmeklē arī citi pansionāti. Un tad, kad cilvēks aiziet arī uz citu pansionātu, varbūt viņš iedzīvojas, un tad ir grūtības atnākt atpakaļ. Bet, kā mums vieta atbrīvojas, tā mums ir uzreiz jau vietā, jā. Pansionātā var dzīvot gan pastāvīgi, gan uz noteiktu laiku. Piemēram, dodoties atvaļinājumā vai komandējumā, ir iespēja īslaicīgi ievietot kādu no vecākiem, ja nepieciešama to uzraudzība. Remonta pabeigšana ir plānota aprīļa beigās, maija sākumā. Jaunās komfortablās telpas padarīs dzīvi pansionātā vēl ērtāku un patīkamāku. 16. februārī atzīmē Lietuvas neatkarības dienu, un Lietuvas fotogrāfija izstādes atklāšanas brīdī galvenajā bibliotēkā Ramīna Teželinskaite, kas šeit strādā, uzvilkusi lietuviešu tautas tērpu, nodziedāja lietuviešu tautas dziesmu un cienāja ar lietuviešu gardumiem. Ventspils galvenajā bibliotēkā līdz pat marta beigām ir apskatāma kāda projekta dalībnieku fotogrāfija izstāde ar nosaukumu Būt LT.
Jūsu 18. novembris ir mūsu 16. februāris, izstādes atklāšanās sacīja Ramīte Žilinskaite. Viņa stāsta, ka tas ir bijis viņas sens sapnis – nozīmīgāk un redzamāk atzīmēt Ventspilī Lietuvas dzimšanas dienu, kā arī ar laiku stiprināt lietuviešu diasporu Ventspilī, padarīt to pamanāmāku. Lietuviešu Ventspilī dzīvojo daudz. Šobrīd bibliotēkā apskatām Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas projekts, kura mērķis bija aicināt bērnus meklēt lietuviskuma pazīmes savā vidē, tādējādi veicinot lietuviešu bērnu nacionālo pašapziņu un mazināt kultūras atšķirtību dzīvojot ārzemēs. Projektā piedalās gan Šauļos dzīvojošie bērni, gan dažādās valstīs dzīvojošie lietuviešu bērni, kas attālināti mācās Šauļu ģimnāzijā. Kopumā projektā tikušas iesūtītas 60 fotogrāfijas, izstādē apskatāmas 20 no tām. Šī izstāde ir apceļojusi vairākas vietas Lietuvā, un Ramīte Žilinskaite izstādes atklāšanā bija ne tikai uzvilkusi tautas tērpu, bet arī dziedāja lietuviešu tautas dziesmu. Vali, vai, vali, vai, nokink savo buolėlius, raudonai, raudonai, nokink savo buolėlius, raudonai, raudonai. Par godu Lietuvas valsts svētkiem visi atnākušie tika cienāti ar tradicionālo lietuviešu kāzu un kristību desertu šakoti. Latvijas čempionātā svaru bumbu celšanā, kas notika Augšdaugavas novadā Sventē, lieliski startēja sporta kluba Ventspils Atlants sportisti. Šīs bija gada pirmās sacensības garajā cikla disciplīnā. Ventspils sportisti Nikolais Sokols un Oļegs Bitkovs izcīnīja čempionu titulu. Jaunās sezonas atklāšanā tika uzstādīti 4 jauni Latvijas rekordi. Vienu no tiem sasniedza Nikolais Sokols. Nikolais ir perspektīvs sportists no Ventspils kluba. Pagājušajā gadā viņš atgriezās no pasaules čempionāta svaru bumbu celšanā ar 3 medaļām – zelta medaļu garā cikla disciplīnā un 2 sudraba medaļām daudzcīņā un komandas stafetē. Abi sportisti izcīnīja Latvijas čempionu titulu arī pagājušā gada valsts čempionātā. Ar šādiem jaunumiem iesākam darba nedēļu, kas jauns Ventspilī zināsiet arī, ja skatīsieties mūsu rīt. Здравствуйте! Вы смотрите Курзымское телевидение, программу «Взгляд из Вентспилса. События. Люди. Мнения». В студии Татьяна Саксаганская. В течение 2 дней национальные координаторы сферы образования для взрослых изучали опыт вентспилских коллег. За время пребывания координаторы побывали во всех учреждениях Вентспилса, которые предлагают непрерывное образование. Подробности в сюжете Анны Гегер. В 2021 году по инициативе Министерства образования и науки в каждом самоуправлении Латвии появились координаторы образования для взрослых, сформировав единую сеть. На протяжении этих лет в рамках сети организуются образовательные мероприятия, разрабатываются методические материалы, проводятся семинары в разных регионах. На прошлой неделе 35 координаторов со всей Латвии собрались в Вентспилсе на 2-дневный семинар, чтобы обменяться опытом и укрепить сотрудничество. В Вентспилсе работает команда. Мы отправили 7 координаторам описание, что происходит в Вентспилсе, на 8 страниц. И про общий каталог, и про сеть сотрудничества. Как все учреждения взаимодействуют. Это очень ценный опыт. Поэтому координаторы образования для взрослых отправились в эту поездку. И я думаю, что много здесь почерпнули. Мы также ездили в Эстонию, поедем в Литву. Эстонцы были у нас. Они нашли в нашей системе то, чему можно поучиться. Но в целом такая сеть латвийских координаторов образования для взрослых – это уникально для Европы. Это наша инициатива. Открытие семинара состоялось в Грин-рум концертного зала «Латвия», где директор Вентспилской музыкальной средней школы рассказал о профессиональном развитии педагогов и значении культурного образования. Руководитель музыкальной библиотеки поделилась опытом о роли библиотеки в непрерывном образовании и поддержке творческого самовыражения. После этого участники отправились в Галентемскую библиотеку и Вентспилский техникум, чтобы познакомиться с местными образовательными инициативами.
Координаторы образования для взрослых, приезжая в другие самоуправления, могут получить опыт, узнать, как их коллеги решают разные вопросы, какой у них опыт и как им удается то или иное. Потом уже этот опыт они могут использовать и в своем самоуправлении. По пути сюда я уже изучила программу и знала, что хочу разобрать поподробнее. Меня интересовала Венспилская платформа, на которой жители информируют о возможностях образования. У меня мечта сделать такую платформу и в Даугавпилсе. А вчера в техникуме мы посмотрели, как происходит обучение школьников, а также были библиотеки. В Даугавпилсе тоже есть библиотека общества слабовидящих. И, конечно же, еще одна моя маленькая мечта – организовать поездку по обмену опытом из Даугавпилса в Венспилс. Меня очень вдохновил момент, когда я посмотрела, какое количество жителей в Венспилсе. В сравнении с Рижским районом их очень мало. Но насколько широко вы смогли охватить разные сферы. А еще я нашла главный ваш секрет. Вы не конкурируете между собой, а сотрудничаете. И у каждого учреждения есть своя изюминка. Лично я вижу то, что происходит в образовании взрослых здесь. Это большой ресурс, чтобы жители могли двигаться вперед. А также это огромная поддержка жителям, чтобы развиваться, расти и достигать своих целей. Абсолютно вдохновляющим была ваша музыкальная библиотека. Это ресурс, который доступен всем поколениям. Образование для взрослых или непрерывное образование – это как плыть против течения. Когда ты останавливаешься, тебя либо тянет назад, либо ты просто тонешь. Здесь самая большая польза именно от самой встречи, бесед, и официальных, и неформальных, так как люди вдохновляются друг от друга, рассказывают друг другу о своих достижениях. Второй день семинара оказался не менее насыщенным. Участники продолжили обучение на лекциях, обменивались опытом в неформальной обстановке за чашечкой кофе, обсуждая новые идеи и подходы в образовании взрослых. В этот день координаторы также посетили Венспилский научный центр «Визиум» и высшую школу, где познакомились с современными образовательными возможностями и инновационными подходами к обучению. В этом году в Центре социального ухода «Селга» ожидаются приятные перемены. Через несколько месяцев пансионат сможет предложить дополнительные комнаты повышенного комфорта, что позволит сократить очередь на услуги этого учреждения, в которых в большинстве своем нуждаются пожилые одинокие люди. Подробности в сюжете. На 4-м этаже Венспилского пансионата «Селга» ведутся масштабные работы. Ранее здесь располагался детский дом, но после его переезда в новые помещения освободившуюся площадь передали под нужды пансионата. Эти помещения преобразятся до неузнаваемости. Здесь будут обустроены современные жилые комнаты повышенного комфорта, и особое внимание уделяется созданию удобных условий для будущих постояльцев. Спрос на эти услуги растет. Конечно, понимали, что когда-то здесь будет еще одно отделение по уходу за пожилыми людьми или людьми, у которых есть функциональные нарушения. Наша мечта, наконец, осуществляется. Здесь будет новое отделение, новые помещения, новое оснащение. Клиентам будет удобно, будет уютно, будет более доступная среда. В комнатах клиенты смогут проживать по одному или по двое, как они сами пожелают. На этаже оборудуют несколько санузлов, будет общая столовая с возможностью самостоятельного приготовления пищи, а также просторная комната отдыха. Здесь жители смогут проводить время вместе, устраивать досуг и просто общаться. Создадут и отдельный кабинет для физио и эрготерапевтов. У нас сейчас ведется закупка. Во всех комнатах будут функциональные кровати, шкафы, столы, стулья. Будут эргономичные тумбочки, которые будут трансформироваться в столики. И их можно будет поставить возле кровати, чтобы людям было удобно, особенно если у них есть какие-то нарушения. Весь инвентарь будет новый. В каждой комнате будет телевизор, тревожная кнопка, доступ к интернету. Заказчиком работ выступает управляющая компания «Венспилс Некустами и Пашуми». В конкурсном порядке право выполнять работы получила фирма «Тика».
vērtējām, ko un kā darīt. Мы долго оценивали, что мы можем сделать и как это сделать лучше. Мы учитывали то, какие помещения мы имеем, и смотрели, как максимально мы можем их приспособить под современные требования. Мы полностью выровняли пол, чтобы во всех помещениях уровень пола был одинаковый. Перестроили душевые, туалеты, во всех комнатах увеличили дверной проем, чтобы проще было попасть в комнату тем, кто передвигается на колясках. Некоторые помещения перепланировали, объединив комнаты, чтобы сделать просторные двухместные номера. По статистике, большинство клиентов выбирают возможность жить вдвоем. В ходе ремонта меняют коммуникации, электросети, проводят водопровод, чтобы в каждой комнате можно было установить раковину. Segums būs linolejs dažādos toņos, lai mazliet arī istabīnas atšķirtos viena no otras. На пол постелим линолеум разного цвета, чтобы комнаты отличались друг от друга. Людям будет проще ориентироваться по цвету и рисунку. Будет красиво, здесь будет приятно находиться. Būs ļoti tāda, es domāju, patīkama, skaista vide šeit. На сегодняшний день пансионат рассчитан на 140 клиентов. После сдачи новых помещений в эксплуатацию будет 163 места. Дополнительные места, а их будет 23, помогут решить проблему очереди, которая образуется много лет. Нуждающихся в услугах пансионата многие годы было больше, чем возможность их принять. Уже сейчас подают заявки на проживание в новых комнатах. Очередь есть. Сколько точно человек, не знаю, потому что их количество меняется. Социальная служба, которая направляет в пансионат, иногда вынуждена в срочном порядке искать места в других пансионатах. А когда человек начинает жить в другом пансионате, он привыкает и уже не хочет ехать в новый. Но как только у нас освобождается место, его сразу же занимают. Проживать в пансионате можно как постоянно, так и определенный срок. Например, уезжая в отпуск или командировку, можно на время поселить кого-то из родителей, если они нуждаются в постоянном присмотре. Завершить ремонт планируется в конце апреля, начале мая. Новые комфортные помещения сделают проживание в пансионате еще удобнее и уютнее. 16 февраля Литовская республика отмечала День независимости. В честь этого события в Венспилской главной библиотеке открылась фотовыставка. А сотрудница этой библиотеки, Раминита Жилинскайте, надела литовский народный костюм и угощала гостей литовскими традиционными блюдами. До конца марта в Венспилской главной библиотеке будет представлена фотовыставка под названием «Būt ЛТ». Ваше 18 ноября, наше 16 февраля, сказала во время открытия выставки Рамина Жилинскайте. Это была давнишняя ее мечта – более масштабно отметить день рождения Литвы в Венспилсе, а со временем укрепить венспилскую литовскую диаспору, сделать ее более заметной, тем более, что в городе проживает много литовцев. Представлена экспозиция «Проект Шауляйской библиотеки», цель которого – формировать у литовских детей национальное самосознание и уменьшать культурные различия тех, кто проживает за границей. В проекте участвовали дети из Шауляя и литовская молодежь, проживающая за границей и обучающаяся удаленно в Шауляйской Сандорской прогимназии. Всего в рамках проекта было прислано 60 фотографий. На выставке представлено 20. Во время открытия выставки Раминита Жилинскайте встречала гостей в народном литовском костюме и даже спела народную литовскую песню. Valyvai, valyvai, nokink savo buolelius, raudonai, raudonai, nokink savo buolelius, raudonai, raudonai. Присутствующие угощались традиционным литовским сыром и рождественским десертом шакотис. На чемпионате Латвии по гиревому спорту, который прошел в Аугждаугавском крае в Свенте, отлично выступили спортсмены клуба «Венспилс Атлантс». Это были первые состязания года в дисциплине «Длинный цикл». Титул чемпиона завоевали и венспилские гиревики Николай Сокол и Олег Битков. На открытии нового сезона было установлено 4 новых рекорда Латвии. Один из них установил Николай Сокол. Николай – перспективный спортсмен Венспилского клуба. В прошлом году с чемпионата мира по гиревому спорту он вернулся с 3 медалями. Золотой в дисциплине «Длинный цикл» и 2 серебряными в многоборье и командной эстафете. Оба спортсмена, и Николай, и Олег, завоевывали титул чемпиона Латвии и на прошлогоднем чемпионате страны. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.
Венспилская социальная служба приглашает принять участие в традиционном фотоконкурсе «Зимние радости малыша в Венспилсе», организованном в рамках программы «Венспилс. Дружественный малышам город». До 28 февраля 2025 года на электронную почту mazulis@ventspils.lv можно отправить фотографию, на которой изображен ребенок в возрасте до 3 лет включительно. При этом надо указать имя, фамилию, контактную информацию автора. Каждый участник может предоставить не более одной фотографии, соответствующей заданной теме. Профессиональное жюри определит обладателей 1, 2 и 3 мест. Им торжественно вручат денежные призы 170 или 50 евро соответственно. Кроме того, победители получат подарочную карту на посещение развлекательного объекта. Приоритет будет отдан тем фотографиям, на которых изображены различные узнаваемые объекты города Венспилса. А также будет учитываться соответствие заданной теме, оригинальность и качество фотографий. Sveicienu jums šeit no studijas Ventspilī. Sveicienu visā Latvijā. Kopā ar jums Gonda Porniece. 2021. gadā Latvijas izglītības ministrija nāca klajā ar iniciatīvu un ierosināja katrā Latvijas pašvaldībā ieviest izglītības koordinātoru pieaugušajiem, izveidojot Vislatvijas koordinātoru tīklu. Šo gadu garumā turpinās koordinātori rīkot pasākumu pieaugušajiem, kuru laikā tika veidota metodiski materiāli un notiek semināri Latvijas reģionos. Pagājušajā nedēļā 35 koordinātori no visas Latvijas sapulcējās Ventspilī 2 dienu seminārā, lai dalītos pieredzē un nostiprinātu sadarbību. Ventspilī strādā komanda. Tas ir viennozīmīgi. To mēs sapratām. Mums ir arī, mēs aizsūtījām uz visiem pieaugušu izglītības koordinatoriem tādu aprakstu, kas notiek Ventspilī. Tas ir uz 8 lapām, gan par kopkatalogu, gan arī par šo sadarbības tīklu, kā visas iestādes un sadarbojas. Un tā ir tiešām tik vērtīga pieredze, ka tiešām arī pieaugušu izglītības koordinatori devās šajā braucienā. Un es domāju, tas gūms ir mums ļoti liels. Arī esam braukuši uz Igauniju un brauksim uz Lietuvu, pieaugušu izglītības koordinatori mēs. Un Igauņi brauc pie mums un arī viņi saskata mūsu sistēmā ļoti daudz lietas, ko viņi varētu mācīties. Bet vispār šāds pieaugušu izglītības koordinatoru tīkls, mums Latvijas pieaugušu izglītības koordinatoru tīkls, tas ir vispār unikāls Eiropā. Citām valstīm tā ir mūsu iniciatīva. Semināra atklāšana noritēja koncertzālē Latvija, Green Room, kur Ventspils mūzikas skolas direktors izstāstīja par mūzikas vidusskolas pedagogu profesionālo pilnveidi un par kultūras izglītības nepieciešamību. Savukārt mūzikas bibliotēkas vadība padalījās ar šāds bibliotēkas pieredzi un par nepieciešamību izglītībā. Pēc tam viesi devās uz Gāliņciem bibliotēku, Ventspils tehnikumu, lai iepazītos ar kārtējo vērtīgo pieredzi. Pieaugušo izglītības koordinatori, braucot uz citām pašvaldībām, var iegūt pieredzi, kā citi risina problēmas vai kādu labo pieredzi, kā viņiem tas ir izdevies, kādiem ceļiem, kādiem veidiem, un ieviest arī savā pašvaldībā. Braucot uz šejien, es jau papētīju, ko es vēlos zināt, un tas bija konkrēti šī Ventspils platforma, kur iedzīvotāji tiek informēti par pieaugušo izglītības iespējām. Tas man tāds sapnis Daugavpilī izveidot, un vakardien tehnikumā mēs paskatījāmies, kā notiek skolēnu apmācība, un arī bibliotēkā bijām. Tā kā Daugavpilī arī ir neredzīgo biedrības bibliotēka, tad, protams, man ir viens no mazajiem sapnīšiem veidot šo te pieaugušo izglītotāju pieredzes apmaiņas braucienu no Daugavpils arī uz Ventspili. Mani ļoti pozitīvi iedvesmo tas, ka es apskatījos, cik Ventspilī un Ventspils novadā ir kopā iedzīvotāji, kas ir salīdzinoši ar Pierīgu ļoti mazs skaits, bet cik plaši jūs spējat aptvert dažādas jomas. Un esmu atradusi arī to sāli, ka, kā jau arī teica tehnikuma vadītāja, ka jūs nevis konkurējat, bet sadarbojaties, un katrai iestādē ir tā sava odziņa. Līdz ar to jūs nekonkurējat par klientiem, kas jums arī palīdz to visu uzturēt tik labā līmenī. Es redzu personīgi, ka tas, kas notiek pieaugušo izglītībā šeit, tas ir pietiekošs resurs, lai iedzīvotāji varētu virzīties uz priekšu. Un tas ir arī milzīgs atbalsts iedzīvotājiem, lai pilnveidotos, lai augtu, lai sasniegtu savus mērķus. Absolūti iedvesmojoši bija jūsu biblioteka muzikālā, kas man šķita tāds
resurs, un kas ir pieejams visām paudzēm, un rīks, kas ir starp paudžu sadarbības veicināšanai, un kopā mācīties varam, kopā darīt varam, un kopā varam augt. Pieaugušo mūžizglītība ir kā peldēt pret straumi, un ja tu apstājies, tad tev vai nu nes atpakaļ, vai tu vienkārši noslīkst. Vislielākais iegūms noteikti ir šī tikšanās, šīs sarunas gan oficiāli, gan neformāli, jo cilvēki viens otru iedvesmo. Viens otram ar lepnumu stāsta par kaut kādiem saviem lielākiem vai mazākiem sasniegumiem. Un, kā jau es teicu, arī, kad bija jāstāsta, kas tad mēs esam un ko mēs darām, Kurzemes plānošanas reģions jau 2. gadu sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām organizē pieaugušo izglītības dienas Kurzemē. Un iniciatīva ir nākusi no Liepājas pašvaldības, no Agnes Slejnieces. Bet es teiktu tā, ka tā ir tāda viena iniciatīva, kas noteikti ir dzimusi, ideja ir dzimusi, tāpēc, ka mēs klausamies, kur ko kāds dara. Otrā semināra diena tika organizēta nemazāk piepildīta. Apmācība turpinājās lekcijās un arī pie kafijas, kur varēja uzklausīt jaunas idejas un atrast neparastas pieejas pieaugušo izglītībā. Koordinātori no visas Latvijas apmeklē arī Zinātnes centru Vīzijumu un Ventspils augstskolu, kur iepazinās ar mūsdienīgām iespējām izglītībā un inovatīvām metodēm apmācībā. Ap 11. Un laba ziņas no pansionāta Selga. Jau pēc pāris mēnešiem lietošanai tiks nodotas vairākas paaugstināta komforta istabas, kas palīdzēs samazināt rindu uz šo aprūpes centru. Par visvairāk nākamajā sižetā. Ventspils pansionātā Selga 4. stāvā notiek vērienīgi remontdarbi. Iepriekš šeit atradās bērnu nams, taču pēc tā pārcelšanās uz jaunām telpām atbrīvotā platība tika nodota pansionāta vajadzībām. Šīs telpas tiks pārveidotas līdz nepazīšanai, tiks iekārtotas modernas paaugstināta komforta dzīvojamās istabas, īpašu uzmanību pievēršot ērtu apstākļu radīšanai nākamajiem iemītniekiem. Pieprasījums pēc pakalpojuma auga. Un, protams, ka mēs vienmēr esam zinājuši, ka te būs arī jauna aprūpes nodaļa, arī senioriem vai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un tad tas sapnis pamazām īstenojas, un šeit būs augšā jauna aprūpes nodaļa. Ar jaunām telpām, aprīkojumu, un lai personām būtu ērtāk un mājīgāk, un vidi būtu pieejamāk, un viņi būtu par vienam istabiņām vai par diviem, kā paši vēlas. Šajā stāvā tiks ierīkots vairākas sanitārās telpas. Kopīgi ēdamzālē ir iespēja gatavot pašiem, kā arī plaša atpūtas telpa. Iemītnieki varēs pavadīt laiku kopā, rīkot brīvā laika aktivitātes un vienkārši socializēties. Tiks izveidots arī atsevišķs kabinets fizioterapeitam vai ergoterapeitam. Mums notiek iepirkums pašreiz. Visās istabās būs funkcionālās gultas, skapi, galdi, krēsli, ergonomiski naktskapīši, ko var transformēt par galdiņiem, ko pie gultas var pielikt. Tā kā ir cilvēkam, viņš ar funkcionāliem traucējumiem ir patstāvīgs. Un viss inventārs ir jauns. Katrā istabā būs televizors, trauksmes pogu un pieeja internetam. Remontdarbu pasūtītājs ir pašvaldības Ventspils nekustamā īpašuma, bet tiesības veikt darbus konkursā ieguva firma Tikem. Mēs ilgi vērtējām, ko un kā darīt, un šeit ir ņemta vērā tās esošās telpas un maksimāli pielāgotas mūsdienu prasībām. Ja? Tad mums ir izlīdzināts grīdas, lai būtu vidas pieejamība, lai visās telpās ir viens grīdas līmenis. Ja tiek pārbūvēti toaletes telpas un dušu telpas, lai būtu ērtāk pieejams visām istabiņām, ir paplatinātas durvis, lai varētu ērti ar ratiņkrēslos cilvēku arī iekļūt telpās. Atsevišķas telpas ir pārplānotas. Piemēram, ir apvienotas istabas, lai izveidotu plašus divvietīgus numurus. Statistika liecina, ka lielākā daļa klientu izvēlās tieši divvietīgus numurus. Tāpat tiek mainītas komunikācijas, elektroinstalācija un ūdensvadi, lai katrā istabā varētu uzstādīt izlietni. Grīdas segums būs linolejs dažādos toņos, lai mazliet arī istabiņas atšķirtos viena no otras, kas arī ir ērts cilvēkiem. Teiksim, iegaumēt krāsas, vai tos rakstus. Tā kā būs ļoti tāda, es domāju, patīkama, skaista vidi šeit. Šobrīd pansionāts ir paredzēts 140 klientiem, bet pēc jaunā korpusa nodošanas eksploatācijā šeit būs 163 vietas. Papildu 23 vietas palīdzēs mazināt ilgadējo rindu, jo pakalpojumu pieprasījums vienmēr ir pārsniedzis piedāvājumu. Jau šobrīd tiek saņemtas pieteikuma anketas par dzīvošanu jaunajās telpās.
Ir rinda. Es nepateikšu tos, jo viņi mainās tie skaitļi, jo sociālais dienas, kurš arī ievieto Ventspils iedzīvotājs, viņi ir steidzamības kārtā, un tad ir jāmeklē arī citi pansionāti. Un tad, kad cilvēks aiziet arī uz citu pantu, varbūt viņš iedzīvojas, un tad ir grūtības atnākt atpakaļ. Bet, kā mums vieta atbrīvojas, tā mums ir uzreiz jau vietā, jā. Pansionātā var dzīvot gan pastāvīgi, gan uz noteiktu laiku. Piemēram, dodoties atvaļinājumā vai komandējumā, ir iespēja īslaicīgi ievietot kādu no vecākiem, ja nepieciešama to uzraudzība. Remonta pabeigšana ir plānota aprīļa beigās, maija sākumā. Jaunās komfortablās telpas padarīs dzīvi pansionātā vēl ērtāku un patīkamāku. 16. februārī atzīmē Lietuvas neatkarības dienu, un Lietuvas fotogrāfija izstādes atklāšanas brīdī galvenajā bibliotēkā Ramīte Žilinskaite, kas šeit strādā, uzvilkusi lietuviešu tautas tērpu, nodziedāja lietuviešu tautas dziesmu un cienāja lietuviešu gardumiem. Ventspils galvenajā bibliotēkā līdz pat marta beigām ir apskatāma kāda projekta dalībnieku fotogrāfija izstāde ar nosaukumu Būt LT. Jūsu 18. novembris ir mūsu 16. februāris, izstādes atklāšanā sacīja Ramīte Žilinskaite. Viņa stāsta, ka tas ir bijis viņas sens sapnis, nozīmīgāk un redzamāk atzīmēt Ventspilī Lietuvas dzimšanas dienu, kā arī ar laiku stiprināt lietuviešu diasporu Ventspilī, padarīt to pamanāmāku. Lietuviešu Ventspilī dzīvojo daudz. Šobrīd bibliotēkā apskatāms Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas projekts, kura mērķis bija aicināt bērnus meklēt lietuviskuma pazīmes savā vidē, tādējādi veicinot lietuviešu bērnu nacionālo pašapziņu un mazināt kultūras atšķirtību dzīvojot ārzemēs. Projektā piedalās gan Šauļos dzīvojošie bērni, gan dažādās valstīs dzīvojošie lietuviešu bērni, kas attālināti mācās Šauļu ģimnāzijā. Kopumā projektā tikušas iesūtītas 60 fotogrāfijas, izstādē apskatāmas 20 no tām. Šī izstāde ir apceļojusi vairākas vietas Lietuvā, un Ramīte Žilinskaite izstādes atklāšanā bija ne tikai uzvilkusi tautas tērpu, bet arī dziedāja lietuviešu tautas dziesmu. Vali, vai, vali, vai, nokink savo buolėlius, raudonai, raudonai, nokink savo buolėlius, raudonai, raudonai. Par godu Lietuvas valsts svētkiem visi atnākušie tika cienāti ar tradicionālo lietuviešu kāzu un kristību desertu šakoti. Latvijas čempionātā svarbumu celšanā, kas notika Augšdaugavas novadā Sventē, lieliski startēja sporta kluba Ventspils Atlantis sportisti. Šīs bija gada pirmās sacensības garajā cikla disciplīnā. Ventspils sportisti Nikolajs Sokols un Oļegs Bitkovs izcīnīja čempionu titulu. Jaunās sezonas atklāšanā tika uzstādīti 4 jauni Latvijas rekordi. Vienu no tiem sasniedza Nikolajs Sokols. Nikolajs ir perspektīvs sportists no Ventspils kluba. Pagājušajā gadā viņš atgriezās no pasaules čempionāta svarbumu celšanā ar 3 medaļām – zelta medaļu garā cikla disciplīnā un 2 sudraba medaļām daudzcīņā un komandas stafetē. Abi sportisti izcīnīja Latvijas čempionu titulu arī pagājušā gada valsts čempionātā. Ar šādiem jaunumiem iesākam darba nedēļu, kas jaunas Ventspilī zināsiet arī, ja skatīsieties mūsu rīt.